Lai tuvāk iepazīstinātu ar čellu, piedāvājot iespēju gan klausīties, gan skatīties, kā šīs mūzikas instruments top, Cēsīs sācies pirmais starptautiskais čellu festivāls. Un no Vidzemes koncertu zāles Cēsis stāsta Andrejs Valmārs. Šo čellu pirmdien sāka tepat publiski būvēt. Šodien tas ir gatavs. Parasti čellu būvē 200 stundas. Ja strādā visu diennakti, tad mazliet vairāk par 8 dienām un naktīm no vietas. Instrumenta lakošanai gan nebija laika. Rītos spēlēs Jānis Laurs, Austrālijas latvietis, kura tēvs dzīvojis Cēsīs. Viņš 30 gadus ir konservatorijas profesors, bijis Adelaides simfoniskā orķestra čellu grupas koncertmeistars, spēlējis Austrālijas stīgu kvartetā. Adelaidē Jānis Laurs jau 3 reizes organizējis čellu festivālu. Runā, ka čellas skaņas esot vistuvākās cilvēka balsī. Es domāju, ka tas diapazons ir tas ļoti līdzīgs. Es runāju tagad es runāju. Viņš diezgan vīrišķīgs arī, bet var augstāk tā un var augstāk. Un viss tāds viņš var ļoti dziedoši spēlēt arī. Mēs varam spēlēt. Viņš ir ļoti līrisks, teiksim, instruments, kas iet pie sirds un tā. Bet es domāju, tā vibrācija, kas tam instrumentam ir arī, ir ļoti pievilcīga, vai ne, teiksim, skaņa zālē. Festivālu Čello Cēsis šovakar atklāja Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris Jāņa Liepiņa vadībā. Solo spēlēs Eiropas jaunā čella zvaigzne Nikolas Altštets. Rītvakar Cēsu koncertzālē uzstāsies Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra čellu grupa. Šeit ir mūzikas vidusskola, kur jau pulcējas jaunie čellisti, un mēs gribam tiešām padarīt šo festivālu tādu vieglu, vasarīgu, gaisīgu, demokrātisku, visiem saprotamu, kur varētu spēlēt gan jaunie čellisti. Mēs rīkosim meistarklases, spēlēs arī pieredzējuši un pavisam izcili čellisti, lai viņi varētu kopā šeit satikties, lai koncertzāle būtu tā kā čellistu satikšanās vietas. Čellu mūzikas festivāls turpināsies septembrī. Tāda arī šis jaunais mūzikas instruments būs nolakots. Lakošana ir ļoti darba ietilpīgs process. Andrejs Valmārs, Māris Jurgensons, Latvijas televīzijā.